Sveicināti, tas ir podcasts Sivēni. Ei. Mani sauc Aleksandrs Guzenko, viņu sauc Jānis Kreičmanis un to džeku sauc Kalvis Troska. Ei. Jā. Kāpēc tev nav spēka šodien? Nē. Es nezinu, vienkārši turpināt to, kas tikai bija aiz kadra, to sarunu turpināt. Nē. Jā, labi. Es papisu bankas karti. Lūza. Kādā veidā? Es ņēmu prostitūtu. Viņu jau aizskrēju visu karti. Nu nē, es vienkārši vakar šajā te weekendā mēs visi tusējām. Tā dzēras. Jūs tusējat? Tu tur arī biji. Tu arī biji. Tu jau vafelē. Nē, nu vienkārši es kaut kur misplaced. Es nezinu, varbūt mājās vēl kaut kur jāpameklē. Tā kā, ja tev ir mana karte. Raksti. Priekā. Bet ir absolūti nabadzība, ka tu attopies, ka tev nav kārta. Jā, un man nebija keša nekāda līdzi. Šodien tas notika tā, ka es atklāju. Šorīt Circle K iebraucu, es paņemšu kafiju un ciabatu. Tā kā citreiz, es parasti ņemu glabnos arī. Saka ciabatu? Nu, pareizi ir čabata, bet... Neviens nekad nav teicis čibata. Tas ir no oriģināla, itāļu valodā čibata. Jo tāpēc no tā nāk vārds čabata, kas ir čība. Jo itāliski čabata nozīmē čība. Čabata izklausās kā Pokemons. Ne? Tātad, es ieeju tur, es ielēju kafiju, man jau silda manu čabātu, un es pie kases atveru maku, man tāds pīdē. Un tad kaut ko es sāku meklēt, kaut kādas citas kartes, mēģināju kredītkarti, bet es nevaru atcerēties to PIN kodu. Karačē ļoti apkaunojuši bija tas, ka sarunājām to, ka viņa teica, jūs iebraucat rīt un samaksājat. Jā, tiešām? Rīt braucot uz darbu samaksāju. Tu esi patstāvīgais klients tur? Nu, es tur katru rītu gan arī iebraucu pēc kafijas, jo esmu idiots. Jo tu nevari vienkārši random atbraukt. Tu esi tas čalis? Es esmu tas čalis. Es negribu, lūdzu, runāt par savām lietām. Jā, bet es zinu, ko uzrakstīs komentāros, kā Kalvi ir arī iespēja samaksāt ar telefonu. Es viņam tikko iemācīju to izdarīt. Es visu laiku neusticēju šai mehānikai, tāpēc, ka es tikko tagad sēžot, ar to izdarīju, jo nu jau ir, esmu piespiedu kārtā spiests to izdarīt. Man tieši otrādi zina, ka man telefonu sen maksā, bet man ir kauns, kad tu stāv Rīmī rindā, un vai jums ir Rīmī karti? Es tā kā, jā, protams, un es izvilku karti, Rīmī karti, zini, tā kā fiziski. Un es pieskaros, un meitene pēc manim vienkārši ar telefonu visu dara. Es tā kā, man vajag dabūt Rīmī karti telefonu. Bet tas ir apkaunojuši, ka tu neusticies telefonu. Visi to dara. Zini, kurš to nedara? Veci cilvēki. Burtiski veci. Jo pārsvarā viņi nemāk. Es nezinu, man liekas, kaut kā, jo vairāk tu pieslēdz vienam objektam lietas, tā kā, vai tur būs mana Rīmī karta, tur būs manas bankas kartas, tur ir pilnīgi viss, jo vairāk tu tā kā dod tā kā iespējas šiem te vienai lietai, jo vairāk tu vari pazaudēt, man liekas, kopumā. Jā, bet tev ir atsevišķi, un tu jau pazaudēji. Nu jā, bet, man toties, es nezinu, man nav argumentu pretī. Ejiet dīrs. Runāt pie tam viss tagad ir, es tev izstāstīšu, tagad viss ir mākonī, un tev ir Androids. Precīzi, un tad tavs nūdus kāds nozog mākonī. Bet tas skumīgi, ka tu nemāk tādas lietas izmantot. Bet tagad tev iemācīja, un viss būs kārtībā, tu varēsi par savām čiabētām maksāt. Kad tu vīnu pēc, viņi tev prasa sarkanu vai baltu, vīnu rosu. Por favore. Es bišķi piekrītu Kalvim, protams, es sen maksāju telefonu, bet tas ir iepriekšēji epizodē mēs runājam par to, ka tagad tu vari maksāt ar seju vai ar roku, vai ne, ar seju. Ar ko tu ierakstīji podcastu? Krievijā tu maksā ar seju vienkārši tu parādi seju un norakstās un tavas sejas nauda. Ķīnā tu maksā ar roku. Paga, ko? Mēs runājam par šito. Vai es biju? Mēs nerunājām. Tev ir savs podcasts? Nē, mēs neesam par to runājuši. Par seju maksāšanu labi. Jo teikums Krievijā maksā ar seju ir pirmo reizi es dzirdu, ko tādu. Es esmu bieži maksājis par savu seju. Tā kā viņi paskatās, bļet, dabūs. Tas ir labs. Bet uzrakstiet komentāros, varbūt es jaucu, vai man liekas, bija pēdējā epizode. Kroči, jā, ir tāda lieta, ka tā kā mēs saucās, biometriks, jā. Kā mums tā kā vienkārši atbloķēt to aplikāciju ar pirkstu, bet Ķīnā un Krievijā jau tā kā tālāk. Man liekas, mums vajadzētu iet vēl tālāk. Maksāt ar savu Nē, bet kāds nozīmē maksāt seju? Man ir Apple ID, viņš noskanē seju,
Un tad ir karti pieejama. Vispār. Vai arī viņi vienkārši burtiski veiklā bāž seju kaut kur kamerā un novelkās naudu? Nebāž. Tu, piemēram, ienāc Subway, vai ne? Un tur kameras tik un tā ir. Un kameras redz... saucās? Metro. Jā. No. Un kameras tur ir, un kameras redz tevi, un viņa nolasa, vai tev uz sejas ir nauda, un ja ir, tev atverās vienkārši durvis, un zipā, tu ej, vienkārši tu ko nedari, vienkārši. Tas no malas... Tas ir jau bīstamāk un uzlaužamāk nekā mana mehānika, kur tu maksā dirsu. Jo tu ir veiklā, nevis viņu neredz, tu tikai pie maksāšanas brīdī tu parādi savu dirsu. Jā. Jo tas tā izklausās ļoti distopiski tagad Ķīnā, apmēram, kad viss ir kaut kādā datubāzē, tu visi zini, kur visi iet, kurā brīdī. Jā. Bet tagad jau arī... Par to mēs arī runājam tajā epizodē, kur es neatceros. Ko internets par tev nezinu? Manu dirsu? Vēl nezinu. Es domāju, ka zinu. Es domāju. Lai nu ko, bet es savu dirsas unikālo nospiedumu es sargāju. Jā. Bet tieši par šito mēs runājam, varbūt nerunājam par to, ka cilvēki fano par to, ka Ķīnā ar roku un Krievijā ar seju. Un es tikai to te pa ko zīlē, pa to kaņu saucās. Vienkārši, ka tu pieskaries ar telefonu, tu vienkārši pieskaries tagad ne ar telefonu, vienkārši tā kā ar roku, palm of your hand un tev samaksās. Tā kā spienku filmās? Jā. Un viņi tur Ķīnā vispār neņem ne makus, tu vari aiziet uz veikalu bez telefona. Wow, Ķīna izklausās lieliski. Jā, un par to mēs arī runājam, ka es teicu, ka cilvēki fano, cik tas ir forši, un saku, tas nav forši, tas ir žopa. Tas ir, tur, zin kā, tev parasti mēģina selot to uz kaut kādiem use case'iem, kur tas tā kā, wow, tas tiešām ir tik ļoti viegli. Jā. Bet tad, kad tev ir pilnīgi viss, tas, ka tev nav maka, tev nav nekā, tas neizklausās baigi labi, ka vienkārši valsts nosaka, ko nevar darīt. Jo vienā brīdī viņi var pateikt, tā kā uzliek switchu, noblokēm. Jā, tieši tā. Jo kamēr tev arvien vairāk, tāpēc arī viss kāpēc es telefonam neliku, jo tas ir vēl viens solis tuvāk tam. Ne jau, ka tieši tas, ka man ir karta. Un kas vēl bija labāk komunismu laikā? Cik tu vecais? Viss iet uz priekšu, tu esi iesprūdis. Es zinu, ka iet uz priekšu vienkārši... Un tad nobloķēs mani! Ir vairāki veidi, kā iet uz priekšu. Viss uz priekšu neiet jau vienā singularitātē. Tu vari izvēlēties, kādā virzienā iet uz priekšu. Mēs ejam uz priekšu neizbēgam, bet mēs varam izvēlēties, kādā tieši... Tu gribi būt tas... Off the grid. Nav gan, visi iet vienā virzienā. Nē, es saku, tieši tas nospiedums... Nav gan. Lēnu garu. Tikko parādījās tas Apple Pay, viss tā, saks mans datus. Tagad nevienam nav kārtī īsti līdz vairāk. Jā. No, es man nav, protams. Jā. Kādreiz, kad iPhone parādījās arī, tur jau kaut kas pa dārgu un vēl kaut kas, un tagad iznāk iPhone izstāda 1,5 štuka, 2 lūdzu. Jā. Viss iet vienā virzienā. Viss tev būs telefonā, un tad Elons Musks uztaisīs čipu, un tad būs pīstam. Bet man ir taisnība. Par ko tev ir taisnība? Par visu. Jā, bet tā ir. Atcerieties, kā bija tas skandāls, kad Snowdens pateica, ka, viņi spiego, viņi krāja mūsu informāciju. Visi tā kā, ko? Un visiem jau bija tāds, bet es jau nekur nedaru, droši spiego. Jā. Un viņu cietumā grib joprojām ielikt Amerikā. Viņš dzīvo Krievijā. Jā. Un tagad visiem pohu, viņi tā kā, es pat nelīmēju to kameru vairs. Es nekad nelīmēju, bet labi, es droši un pohu izinu, vai ne? No tā man ir bail. Jā? Jā, bet es atradu leņķī, kādā es lieku telefonu vai to te kompi. Jo es tā kā, es viņu lieku ne priekšā sev, bet tā kā pagrieztu. Un tad apstūri tā. Jā, es burtiski tā kā pats špikoju, kas ir manā kompī un viss. Jā. Es kādreiz līmēju, liku priekšā, atceros. Tagad es laptopam vienkārši nolieku viņu tā uz leju. Tu liec viņu uz sāniem, es viņu aizlauku, lai es zinu, ka viņš tagad grieztas. Es tās lietas daru jau vairākus gadus tikai ar telefonu, jo, tā kā datorā neskaitos. Tas nozīmē, tādas lietas. Es negribu teikt. Tās ir... Tu izmanto savu prostatas masažieru ar telefonu? Īstenībā, jā. Bet, un tas nozīmē, ka nav jēga. Viņi vienīgi, ko redz man uz seju, kā man ir ļoti forši šī momentā, vai ne? Viņi neredz? Nu. Tev ānus? Nu jā, ānus. Tas ir visdrošākais maksāšanas veids, es domāju. Ānus ir laba ideja, jā. Katru reizi, bet cits puses rindas var saveidot, jo katru reizi vajag novilkt bikses, katram novilkt bikses, parādīt, noskanēt savu ānusu. Varbūt tu var tur...
Varbūt var uztaisīt bildi ar savu ānus un radīt to bildi. Zini, kā rekur... Jā, viņi noskanē bildē to, un tas tā ir normāli. Tad ir problēma, ka viņi tev neuzticās, ka tas tavs ānus. Viņi tev liek parādīt. Un tev viņš saka, šodien man ir ģemorais. Es tik daudz riebīgs dīrs esmu redzējis dušās. Dušās? Jā. Ne jau kādā paplaša grāmatu vaļā, bet vienkārši. Un nav labi. Kur nu vēl tūplānā? Jā, ir tās nosēdētās, kuras ir tā kā trīs stūri dirs saucamās, ka viņi saiet vienā punktā. Nevis vajag šitā iet, jā, bet viņi saspies itā. Tā ir maz dibentiņš, tas ir. Jā, tas ir gadiem, ka tu esi, tālbraucēju šoferis pieņemu. Neesmu redzējis tālbraucēju šoferu dirsis, bet, ja mēs ēdošu darbs, es domāju, viņiem visiem izveidoju savu laiku. Jā. Zini, tagad cik ļoti attīsties sieviešu dibens, vai ne? Pēdējos 6 gados, kā visi... Visi ir standarti, visas meitenes kačā ar štangām to dibenu, un tagad katrai meitenei ir smuks dibens, un es noskatījos filmu no savas bērnības nesen, jo tikai tāpēc, ka man bija pohas pēc tā pasākuma. У Наташи не было деньги заплатить за ремонт, и она отсосала. 2. Nē. Filma no bērnības, un man tā filma nepatīk, bet vienkārši... Protams, bet vienkārši nostalģija plus pohas izdarīja savu darbu, un es noskatījos to filmu. Tas mums porno parodija, operācija Jā, patentē, jā. Es domāju, ka nav jau Krievijā. Ir. Nav. Kā vispār Krievijā parodijām porno? Nezinu, bet tu zini, ka tagad... Zini, kurš ir 100 punktu fetiši? Atceries vienā daļā, tur to vienu čalu ietina tajā tapetēs. Jā. Jā, un izgriez acis tikai un dibenā, lai ieper 100 punkti kaut kādu skrieva. Может быть, попробуем. 100 punkti. Jā. Krieviem ir tā, ka porno tirgus viņu tāds sākumā bija nereāli tizlas filmas. Piemēram, viņi saucās Škoļnica 2, Škoļnica 3, Škoļnica 5, un tur bija sievietes, kura pirmkārt nebija skolnieces, viņa bija tā, var redzēt, ka viņa nav, vienkārši viņi tur, jā, un varēja redzēt, ka viņi arī tādi, tā kā profesionāls prostitūts, zin, kur tā kā neizskatās labi. Un viņa bija ļoti, tāpēc bija pat joki par krievu porno, ka es neskatos krievu porno, jo es negribu to izmisīmu sajūtu. Un tagad ir pilnīgi otrādi, ka visi tie populārie saiti, kur jūs arī skatāties, tur visi ir krievu meitenes. Un ļoti daudz tā kontenta ir filmēts vai tā kā Čehijā, jo tas ir krievu firmas, kuri brauc uz Čehiju un tur filmē visu, vai ne? Ungārijā un Čehijā. Un pat ļoti bieži, kas redzu, ka amerikāņu meitene atsūkā savam, priekšniekam. Un es skatos, un es uzreiz redzu, ka viņi seja krievu, un viņi runā krieviski, es tā, come on, zini, un kāda amerikāņu Es māku pēc skaņas pat pateikt, ka tā ir krievi. Jā, jo ķīnietēm var pateikt... Un viņiem ļoti, un sievietēm, krievietēm ir vairāk tās, tā kā viņas gandrīz pasaka lambārdu, tā kā, jā. Un, karoči, pohas plus, ko es teicu, nostalģija, es noskatījos filmu, kur man nepatika, un tā bija vecā, man bērnības filma Mumija, pirmā Mumija, to filmu, zini, nebija laba. Jā, pirmā ir okei, pārējais. Varbūt, jā. Skorpion Karels vēl bija labi. Labi, bet bez komentāriem. Tur gadījumā nebija tas tur The Rock. Dwayne Akmens Johnson. Jā. Un tur bija tā aina, Mumija bija aina, kur bija tā sieviete, kuras dēļ tās galvenais sliktais Džeks viņu apglabāja, jo viņš nodarbojas ar Jā. Kā tu viņš izskatās? Jā. Un viņa bija kā ļoti smuka meitene, zinu, kā Eģiptiešu, un viņas dēļ viņš zaudēja visu. Viņa bija faraona tur sieva, un viņš pārgādāja faraona sievu. Un tur ir brīdis, kad viņa ir gandrīz plika, un viņa un viss tagad skatās uz viņu, un viņa ir dibens. Un es atceros, ka bērnībā to ainu atceros, ka skatījos, domāju, kāda viņa ir smuka, un tāds dibens, bet viņa ir nesmuks dibens, un viņš viss tāds trīts, bet ne kā reperklipos trīts, vienkārši viņš nav labs, zin, kā dibens. Un tu skaties, un to es gribu pateikt, ka cik ļoti attīstījās
tehnoloģijas ar kartēm un dibeni, ka tagad tas dibens ir šī dibens, vai ne? Tu skaties, nē, tagad katrai meitnei ir daudz labākie dibeni. Tas ir kā kurai. Ja tu ir mūzikas klipos no veciem laikiem, ir vienkārši viņai nepaveicās. Viss. Viņa meklēja seju un personību Guzenko. Nē, jā, es vienkārši saku, ka tas arī ir mainījies. Es vienkārši gribēju jocīgi pievienot, kas vēl ir mainījies. Bet runājot, pabeidz? Jā. Tātad dibens nebija labs. Un tagad es izstāstīšu, kāpēc es vairāk nekad neklausīšos tavos filmu review un filmu padomos. Karoči, sestdien, kad mēs balējām, tu man ieteici, nosties to filmu Rebel Ridge. Jā, Netflixā. Atceries, kā viņš man viņu seloja? Vai tu nebija klāt? Viņš tāds, karoči, skatos to filmu, es domāju pa Jāni, vai ne? Tur, karoči, tas, kas Jānim patīk. John Wick stēl, karoči. To es neteicu, John Wick, bet es teicu, ka tas, kas Jānim patīk. Viņš teica, viņš ir atradzis, ka viņi esot tā kā, apmēram, gada trilleris. Bojeviks. Jā, gada bojeviks. Un cik viņi ir iespaidīgi. Karoči, tev tā patiks. Kritiķi ir sajūsmā. Bet tev tiešām nepatika? Man žēl. Es uzspiedu play un man telefons tā lādējās. Un man bija jāskatās visu tā filmu. Karoči, īsumā tie, kas nav redzējuši. Tur nav actions. Nav actions, un? Tu nevari selot. Tu nevari, tu izlaidi. Tur nav actions. Tur, karoči, čāli apčakarē. Līdz beigām paskatīs? Jā. Beigās ir actions. Zin kāds ir actions? Viņš samet dūmbumbas un nevis nogalina čāļus, bet iesit pa seju, salauž sāpīgu roku. Jā, bet tur nekas nenotiek. Tev svarīgi, lai nomirst cilvēki? Tas ir pirmais bojeviks, kur es redzēju, kur neviens nenomirst. Tas ir tik huiena, man liekas. Tu svarīgi, lai cilvēks nomirst. Man liekas, tev ir svarīgi, ka, esmu krūts žeks un es protu kauties. Tas tur ir. Viņš kāvās 2 minūtes. Maz. No 2 stundām 11. Tev nepatika, bet nebija tev interesanti skatīties. Man bija sākumā interesanti, un tad viņi tik ātri garlaicīgi palika. Nebija spriedze? Bišķiņi. Un tad viņi pazuda, jo es laiku tā kā, kaut kad būs viņam tas, ka viņš tā kā, man ir apnikuši menti, un viņš atnāks ar visu. Jo viņš arī filmā dzīvo mežā. Viņam ir nauda. Ne tādā veidā. Es runāju, kad ir tā kā forša mājiņa mežā vai kaut kas tāds. Viņš uzliek vienkārši pļonku starp kokiem un cep zīvi. Tā kā šitie TikTok un tie survivori. Jā, jo viņu kroči mēnti apčakarēja, un tad ir aina, ka viņš pa nakti paliek mežā. Jā. Un viņš cep zīvi, un man tāds būs vaina tā kā pirmajā Rainbow, ka viņš tur no zāriem uztais lamatas vai kaut ko viņš beig tur kaut kāds virvēja mēzglus tājas. Nav gan. Viņš burtiski neko neizdarīja. Un actions bija sūds. Es lasīju pēc tam, es meklēju review. Cilvēki nav priecīgi. Žēl. Man tiešām, bet Jāni, tu tā saki, ar tādu heitu lietu, it kā es gribēju tevi apčakarēt. Es godīgi domāju, ka tev patiks, jo manuprāt, ko es teicu, ko es domāju par Jāni, tas viņam patīk. Jānim patīk, kad ir regulāri čalis, kurš dzīvo regulāru dzīvi, kas ir galvenais varonis, vai ne? Izrādās, jā. Un viņš prot darīt lietas, bet viņš negrib. Un galvenais varonis, viņš tā visu laiku tā kā es nedarīšu. Jā. Bet tur tas ir līdz absurdam tādā ziņā, ka viņš tiešām negrib. Un Jānim taisnība, ka action ir ļoti maz. Bet tādā ziņā tas ir Rambo, bez vai filma, kur es neesmu redzējis. Nevienu, jā. Bet, kā to var ieteikt filmas, jā. Bet es zinu to, ka sižets kaut kādā ziņā ir līdzīgs. Es zinu, par ko ir Rambo, jo man bērnībā visi apkārt čoļi skatījās. First Blood, vai viņam ir mēneši? Bet kas man patīk šitajā filmā, nerunājot par to, ka tur ahojenā aktiermeistarība, tas varonis bija amazing, ne? Tas Džeks vispār. Aktieris ir tāds kā Kapis, un viņš ir pabeidzis vienkārši London Acting Academy. Viņš izskatās, ka viņš tikai treniņu zāli pabeidz. Viņš būs ļoti liela zvaigzne, ticiet man, tas Džeks vispār. Nav gan zina, kāpēc, jo viņam nav acu krāsa. Nav ir viņam. Ādas krāsa? Jā. Nē, viņš būs zvaigzne, ticiet man. Un ļoti labi nospēlēts, un tas Don Johnsons bija amazing, vai ne? Kurš tas ir? Tas galvenais mēnesis.
Lūdzu, īsumā viss, ko es gribu pateikt, lūdzu, viņa ir 2:11. Tu vari atrast jebko citu internetā un sēt TikTokā. Iekonomē sev laiku. Žēl, jo es domāju, ka... Tāpēc arī prasīju, vai nebija interesanti, vai nebija spriedze, un tu man saki, ka tomēr bija. Jo viņi ir, līdzīgi Rembo, ka, menti apčakarē un tad cīnies pret mentiem. Jā, bet Rembo gāja viens pats par visu pilsētu. Jā, bet šitā filma ir realistiska, un tad Džeks vienkārši negrib pazaudēt dzīvi vai aiziet cietumā, un tur arī ir moments, kur tu domā, ka viss notiks, un viņš vienkārši brauc prom no pilsētas. Un tu domā, tas ir realistiski. Man liekas, filmā bija ļoti realistiski. Viņam iešāva rokā, un tad viņam iešāva mugurā, un viņš 30 sekundes vēlāk pievelkās. Pirmkārt, rokā, viņam, bet viss bija realistiski. Viss bija ļoti realistiski. Tas nav bēdējis. Jānis Viks tā darīja. Nē. Es neredzēju neko nerealistisko, izņemot varbūt pēdējo to kautiņu, kur visticamāk dzīvē viņš zaudētu to kautiņu. Burtiski viņš saka, un tu negribi, lai es piepildu savu pēdējo plānu punktu. Un viņš zina, ko izdara. Atceries, ka tu skolā kādam izgriez roku uz aizmuguru un turi un ir sāpīgi. Tas ir tas, ko viņš izdarīja. Wow. Bet es domāju, ka tieši uz šitā daļa Jānim patiks, ka viņš stāv, skatās acīs, kā man ir plāns. Un es domāju, Jānis tāds ar pimpi rokā. Davai. Ne tu. Nē. Es kļūdījos, sorry. Man žēl, ka to nepatika. Man ļoti patika tā filmā. Un tur arī tie dialogi. Viņš brauc ar to sievieti, karoči. Tūlītās būs actions. Es tikko pamanīju, ka man bija Vācijas kritis mikrofonam. Es nezinu, cik ilgi. Yes. Nekas, būs labi. Turpiniet runāt. Kā šī diena vēl sliktāka varētu palikt? Es nesaprotu. Tev ir jāuzstājās bīza vaļā. Pagaid, būs sliktās jāiet uzstāties bīza vaļā. Es to sakot, domāju par to. Būs traki. Un, tur bija kāds dialogs, ka Čārlsa meitene, viņa brauc un lītās būs lielais actions. Es domāju, tā nebija. Meitene ir heroīna narkomāna, bet... Viņa nav gan. Nē, viņa nebija. Bija. Un karoči viņi brauc, un tā meitene tāda, šodien izskatās, ka nakts paliek tumša. Ļoti, ar domu, ka tā kā būs traģiski notikumi, un viņš tāds, katra nakts paliek tumša. Man tās bija Downs. Kas tas pa dialogu? Slikti. Un nevajag. Labi, filma izcila. Noskatieties un rakstiet lūdzu komentāros, kam ir taisnība Jānim vai man. Man ļoti patika, un man tiešām legit žēl, ka tev nepatika, jo es domāju, ka tu... Ja tu man teikt, vai tu gribi drāmu, kur nav vardarbība un ir par tā kā izturās Amerikā pret melnādainiem, man tāds labi. Tur nebija par melnādainiem, viņi bija visiem. Bet tur bija sižets par to, ka menti visiem tā dara. Ka viņi vienkārši pizdīja naudu no cilvēkiem, jo viņiem pilsētā nav naudas, un tā viņi krāja budžetu. Jā, par to bija labi, nauda. Viss, mainam tēmatu. Tev ir kaut kas, ko pateikt, ko klusas bijis pēdējā laikā? Es neesmu redzējis to filmu. Jā, man ir jums stāsts neliels. Karoči, es esmu, man liekas, vienīgais cilvēks pasaulē, šis būs labi. Kurš ir sagriezis roku sev nesen. Jau nevar redzēt. Pagājušajā nedēļā tas bija. Ziniet, ar ko es sagriezu roku? Vienīgais cilvēks pasaulē sagriezu roku. Ar spilvenu? Nē, sliktāk. Ar vienkārši deodorantu. Dezodorantu, jā. Kādu? Stick. Jā, es nezinu joprojām, kā tas Lady Speed? Jā. Stick. Nē, un es darīju tā. Es smērēju to stiku un kaut kā... Es, protams, noņemu vāciņu, loģiski, ja es smērēju, bet tur apakšā ir tāda lieta, kur tu... Griezliņš iznāk. Jā. Un tā griezamā daļa, viņa tajā brīdī nokrita, un tur ir tāds stienis. Un es mēģināju kaut ko viņa nokritās sekundēs, un tas stienis iegriez man rokā, un iegriez diezgan... nepatikami, jo viņš man pirkst, un viņš augšā to pirkstu diezgan, gareniski, jā, pirkstu. Un es arī kavēju, jo vajadzēja iznākt sen no mājām, un tāpēc arī steidzos, un es kas notiek? Man bija nepatikami, bet arī man bija smieklīgi. Es smējos, tiešām es tikko sagriezu roku ar dezodorantu. Tev vismaz brūces maržoja. Jā. Kas notiek? Un tāpēc jautājums jums... Jums bija kaut kāds tāds izlums, kad... Es nevaru pateikt tādu, kur kaut kāda lieta, kas izklausās dīvaini ar to sagriezties, bet es zinu, ka es steigā
es strādāju Rimī pirms kaut kādiem 10 gadiem. Un steigā man bija fiksēta brokastis, un es attaisīju vaļā biju konservu buņģu. Un tas vārds bija atlocīts. Kaut kā es neatceros, vai man krita tā buņģa vai kas bija. Un šeit es vienkārši atklāju pirkstu vaļā pret to vārdu. Ļoti normāli sagriezos, jo viņš ir tā kā nazis. Un man visi pirksti ir visādās rētās, katrai rētu ir kaut kāds stāsts. Man ar te ir, bet tur es vienkārši griezu gaļu viens. Un es kādreiz griezu tā kā duraks, zini, tā kā tu aizēji ciemos pie kāda, es gatavošu tev ēst. Un burtiski tā kā ar visu sauju tu tur un vienkārši katru reizi tu netrāpi sev rokā. Un tu spēlē par to knife game, kas ar pirkstiem? Zini, ka tu ar meiteni izdomāju, gatavosim kopā. Ja es redzu, ka viņi priekšmet tā kā paņem tā kā krānu, kas ir laba zīme, vienlaicīgi ļoti slikta zīme, es nestos kā viņi gatavu. Es nevaru pastīties. Un viņi tā kā, tu tā kā baigais, man tāds, man ir bail par tevi. Un man te bija rītīgi tā kā vaļā un pretīgi. Bet vajadzēja šūt, bet es tāds sajies. Fuck. Un tad es pārgāju. Jā. Man ar gatavošanu ir tā, ka es neko nesagriezu nekad, bet tik pa laikam es nav tā, ka es pamanu, ka, kas šitais? Un man ir kaut kādi tie skrāpējumi, ko tu nepamani. Tu pēkšņi pamani, ka tev asiņo roka? Tā ir bijis daudzreiz, jā. Un es tā kā, what the fuck? Man tik bieži ir tas, ka es pamanu, ka man roka asiņo, bet man ir... Man tā kā, es pastos, te sarkans pleķis te, un man tāds, protams, un es skatos kaut kur uzgriez. Jā, sarkans pleķis, jā. Runājot par ka man ir zaļa balles, es vēl joprojām tā to kļūdu. Rīmī es pērku tos tomātus, kas tie mizotajās buņģās. Sulē, un es vienmēr nopērku tos par 10 centu lētāk, kuriem nav tas attaisāmais vaļā. Yeah. Un man nav mājās attaisāmais. Man ir nazis. Viens, kurš ir skrūvēm un kur tu neizmanto kā nazi palielam. Tikai tam. Un es katru reizi lieku, es atrodu leņķi, ka tu vari spiest iekšā un buņģi neapgāzās. Un tik daudz reizes taisot vaļā. Visas tomāts, pa pa bīksēm. Un es varu attaisīt to diezgan viegli. Bet, kad tu taisi to tur vaļā, un arī pirmais sitiens ir kaut kāds spiediens iekšā, sula iznāk ārā. Kad es taisu kaut boloņas mērķis, tur visa māja ir izšķaidīta, tā kā tur mūrder būtu. Es mēģinājis ar ēdamkarotu taisīt. Arī var attaisīt buņģus ar ēdamkarotu. Tām, kurām nav tā pipša. Ko? Kā tu vienkārši iespiedi, visgrūtākais pirmais iespiediens. Iespiedi to pirmo caurumu, un tad nākamais tu vienkārši pie maliņas lietas, un viņš tā kā tu turpini to caurumu. Un tā var, ja tev nav nekāda naža mājās, vai kas, tad, bet ļoti uzmanīgi ir jātur buņģi, jātur stingri tā karote, un tad lēnām tā jādara un uzmanīgi, un tad var attaisīt. Un es arī tās buņģus, kad tu viņas sagriez, viņas viss ir robains un super asas, un es tagad taisu ar nazi vaļā, bet biju redzējis, ka man cents, bet viņam ir tie īstā vīriešu galvnieki pirksti, viņš vienkārši tā kā ahlintā, vienkārši man tāds, es arī varu, es pieskaros, rokās viņam, tāds, nē, čubināšos ar nazīt. Bet ir vērts 10 centu to ietaupīt? Ir, tāpēc, ka es ietaupu asinis, un es ietaupu tik, cik aiziet pārmazgāt drēbes atkal, un tādas lietas. Jā. Man, es atceros, mēs agrāk dzērām manam... Burkā? Nē. Es pat, kā jūs zināt, es pat tālu nevaru attaisīt par to, kur ir attaisīts. Tu esi man citreiz prasījis, kas liekas tā kā, Kalvi, varam attaisīt tālu? Jā. Es nezinu, vai kāds šo iegrāmatos savu galvā. Guzenko nemāka attaisīt aliņu, neskaitot ar alus attaisāmo. Es varu vēl ar vienu lietu, zinu, ka tu vienkārši sit pret, piemēram, galdu, tā turi un sit šitā, bet es tā nedaru, jo tu čakarē galdu vai kaut ko tādu, piemēram. Ārā es varu pienākt pie žoga, piemēram, žogam pohuj. Tas ir tā kā, nav cilvēka žogs vai kaut kāds bērndārzi. Kāpēc es dzeru pie bērndārziem? Cits jautājums. Tā es varu, bet mēs braucam pārsvarā mašīnā un tur nav nekas, un tā es nevaru attaisīt, un es prasu kādam no jums, jā. Man pamatskolā viņš pēc tam kļuva par skolas direktoru. Viņš nebija tad, kad viņš to darīja, bet vienkārši tas parāda, kas tas pčali. Viņš ar acīm taisīja vaļā. Nu jā, tas ir triks. Ok, bet viņš arī ar zobiem taisīja. Kāds viņš bija? Es arī taisīju zobiem vaļā. Bet neregulāri. Es tagad atceros.
neregulāri, bet kā es varēju vienkārši attaisīt vaļā. Jo es vienreiz redzēju, tāds, ko? Un tad... Jā, un to tur trīku tā aizstā, kad iepriekš. Patais vaļā uzliec virsū. Jā, un tad attais. Jā. Bet vienkārši tas ir mūsu skolas direktors. Mums skolā točni nebija, kurš ar aci atverē un ar zobu, jā, to redzēju. Ar aci tas ir triks. Vienīgais, kas vēl ir visi tie, kas skrūvējumie, to arī. Nu jā, triks. Tu nevari ar aci attaisīt. Jo, ja tu attaisi un uzliec atpakaļ, un tad... Jā. Tas nav, jo tev vajag kaut ko, stīp, un aci jau, tev vienkārši kauli ir. Tu neko nesaspied. Fuck. Nu jā, nav patīkami, jā. Bet... Tāpēc vajag iestrādāt attaisāmo te kaut ko. Jā. Zini, kā mēs būsim jau... Vai ir dibenā vēl viens pielietojums? Maksāt var, aliņu var attaisīt. Jā. Un, ar savu aliņu. Tā kā tas te... Tev ir batplaks, bet tu velc ārā, un tur tā kā Šveicis nazīti ir auls attaisāmais nazīts, karote, jā, plaķeris, čilpams. Zāģis. Un tas viss sāpīgāk nekā ārā. Tu teici, ka Ilons Masks, mēs drīz čips visiem būs galvā, un tā būs, bet zini, ka cilvēki arī kaut kādus implantus taisīs tev savu. Un tā kā mums, ko jūs gribat implantēt? Nu šeit acī, lai atver tāliņus. Lai būtu. Jā, bet... Jā, jo man ir grūti šitā izdarīt. Man vajag šeit to. Bet man čomam tēvs ir mākslinieks, un mēs jaunībā ļoti daudz dzērām viņa mākslas vienkārši vietā, darbnīcā, kur viņš strādā. Jūs varat iedomāties, kā tas izskatās. Tas bija pagrabs, pilnīgi netīrs putekļains, kur ir visu laiku krāsas un gleznes apkārt. Tur buhāja. Tur pat bija, zini, kā bohēmijas sajūta tur buhāt. Un vajadzēja kaut ko atvērt, un pārsvarā tur vīnu, vai ne? Un, bļāķi, vīnu mēs točni varējām ar visu tehnikas, atvērt. Mēs ņemam to kistečku, kā tas ir? Ota? Jā. Jā, tas ir tas, ko zīmē. Glezno, ota. Jā. Un tā. Es atceros vienreiz, visu darīju pareizi ar to otu bāzu iekšā to korķi, to, zini, kas spied. Un man uzsprāga pudele uzsprāga rokā. Es nezinu, kā tas ir iespējams. Man palika tikai tāds, tur un viss ir izšķaudījies. Es nezinu, kā tas var būt. Nebija patīkami, ja bija asinis un nebija ko dzert. Gan jau es esmu jums stāstījis, bet tas tā vieta depresīvā. Es nemāku pat izstāstīt, ka bēdīgākā viena no dienām mūžā mēs čom sahaipošies. Valmierā mums aicināja uz Rīgu, uz tur vienu dzīvokļu ballīti braukt, un mēs to brauksim. Tur nebija meitene ar saputušu zobu? Nē. Un, karoči, mēs paņēmām to te hektoru pa pēdējo naudu, biļetes un vienu cīgpāku. Klasika. Jā. Mēs iekāpjam autobusā, un tagad mēs tiekam līdz Rubenē, kas ir 11 kilometri, un mums pasaka... Percēt visu. Nē, var uzpīpēt pieturā. Mēs pīpējam, un čoms velk džemperi kaut kā, un pudeli izkrīt ārā. Viņa saplīst. Un mēs pat tā kā īsti vīrieši, mēs pat neko nepateicām, viens otru nevainojām, pārgājām pāri ceļam un gaidījām autobusu atpakaļ. Un mēs izkāpām ārā un aizgājām mājās. Man viena no atmiņām līdzīgs stāsts. Kādu arī 17 gados, kad Bombzis viņš iznāk no veikala, un viņam ir šņabes rokā pudele, un viņš tāds priecīgs. Viņš un mēs to skatāmies, un viņš vienkārši paklup, un viņa nokrīt, un viņš skatās uz to vienkārši to, kas agrāk bija pudele. Viņš skatās, un es redzu acīs, kāpēc es to atceros, ka viņš negrib ticēt, ka tā noticis. Viņš tā kā nē. Nevar būt. Viņš savu iekniebja. Jā. Tā kā, zini, cik bieži Bombs var atļauties degvīnu no veikala? Ļoti reti. Viņa čomi gaida, un ko viņš pateiks, viņš skatās tāds. Nē. Bet es esmu pārst, es to sen nebiju darījis, bet esat veiklā pastījušies, cik maksā lētākais šņabis? Nē. Kapeikas. Nu, cik? Man liekas, 3 eiro tu vari... Bet tilpu, tā kā domā plašītas, 0,5. Ja ne pat, varbūt šausmīgi lēts. Briesmīgi lēti. Bet par to saplīšanu man ir viens arī bijis gadījums, kad mums bija kaut kāda ģimenes ballīte tur laukos, un mēs ar brālēm tā kā nopizdījām vienu aliņu. Un tā kā mums bija 11 gadi kaut kādi. Dabūjam tur baigā misija, kāda paslēpjam zem drēbēm, skrienam lejā tur uz šķūni, skrienam rīktīgi, tā kā, iedomājies, mums sanāca. Aizskrienam tur, noliekam, es saku, man vajag pamīst fiksi, un tad taisīsim vaļā un dzersim, davai. Es nolieku uz dēļa,
Es aizēju otrā galā uz tā dēļa, uzkāpu, sāku mīst, kaut kā pakustējos, tā pudele nokrīt zemē, izšķīst, un mums tāds, bļaļ. Un tā arī mēs neizdzēram, mēs negājām pēc vēl viena, nedzērām, un tā arī palikām bez zaliņa. Mums bija, ka mēs zogam, bija periods manā dzīvē, kurš neesmu priecīgs, man bija 17 gadi, un mēs ar čomiem zogam pudeles ar viskiju, nevaram atļauties viskiju. Un diezgan bieži to darījām, un vienreiz mēs paņēmām. Jā, no Rimī. Un vienreiz mēs paņēmām, arī paslēpām, un viņi kaut kā izslīdēja, un viņi tieši tur Rimī saplīsa. Un mums piespieda samaksāt par šito, kas tagad tev nav jāmaksā. Jā, tas notiek, tu nemaksāji. Ja jums liks maksāt, vienkārši taisēja skandālu, jo tas nav. Bet tad mēs samaksājām. Izņemot, ja jūs zogat. Jā. Tur bija citādāk, man liekas. Bija kaut kāds atceros prīkals, ka mēs savā laikā Valmierā aptīrījām veikals, tad bija prīkals, kad ja tev izkrīt pudeli un tu esi nepilngadīgs, tev nav jāmaksā, jo tu nedrīkst maksāt par alkoholu būdams nepilngadīgs. Tur tā lieta. Bet es zinu toši, bet es vairākas reizes redzēju, kā sieviete, piemēram, paņem pudeli, viņa nokrīt, cita pudeli nokrīt, viss saplīst un pienāk apsargs un neko viņa nevajag maksāt par to. Tad viņi tā kā, jā, labi. Jūs esat redzējuši, ka kāda zoga veiklā? Nē. Ārpus cits, vienkārši ārpus kārtas jautājums. Es jūtu, ka es rītdien būšu slims un šodien ir vienkārši pazīmes jau viss. Paldies, ka atnāci uz šeit podcastu. Vēl es tikai šķaudu. Vietējā tā ir. Nē, nevis šķaud, man tikai te viss deguns, viss kakls kūp. Kāvis tu prasīji, vai tā diena var palikt vēl sliktāk? Jā. Paldies, Jānim. Nav pa ko. Jā, vai ko tev dāvana? Jā. Es viņu izmet miskastē, būtiski. Es tikko arī. Caur tevi. Vai proxy. Ir tā, ka viss tās mēmes, ka čaļi saslimst, tad mēs pārvēršam. Ir smagāk nekā sievietēm, tā ir, varētu būt jau. Es nezinu, ka tā ir vai tā nav. Jo man nav bijusi temperatūra, es nezinu, kopš Covid. Un tad es no Covid dabūju temperatūru. Un es atceros, visu man slimošana bija 3 dienas negāju uz darbu. Es vienkārši izgāju datorspēles, kuras nebija izgājis. Stundām man ienīt burtiski. Tā kā tev nevajag pagulēt, es vienkārši kāpāju sarkanām acīm God of War, atkārtojot katru frāzi, ko viņš pasaka. My son. Un es pats fuck yeah. Un tagad es ar kaut kad bija, nezinu, pirms pusgadu bija noraus 38, man liekas. Es gulēju dīvānā, apsedzies mīkstā sēgā, un es neko nevaru. Es nezinu, kāpēc tā ir. Bet pagaid, tu tiešām jūties sūdīgi, vai tu izlikies, ka tu jūties sūdīgi? Nē, es nevarēju piecelties. Pie 38. Tātad tu piekrīti tam, ka mums varētu būt smagāk nekā mēs izdzīvojam vai smagāk, bet vai sievietes vairāk, varbūt daļ mēnešu reizē, viņam visu laiku trāki reiz mēnesī? Pirmkārt tas, ka viņas jau reiz mēnesī vienkārši iet cauri Ellai. Reizē arī viņām ir ģenētiski ierakstīts, ka viņām būs jāiet cauri grūtniecībai, un viņas ir tā kā sagatavotas tam kaut kādā veidā vairāk. Bet, kad saka Dievam paldies. Bet vienkārši ir ļoti grūti to tā objektīvi novērtēt, jo kā tu vari pateikt, ka mēs esam vienādi slimi. Pat ja esmu, piemēram, aplipinu savu sievu, mums varbūt vienkārši citādāk tas ir izpaudies tieši šoreiz. Tas nenozīmē, ka mums ir pilnīgi vienāds vīrusa daļiņu skaits abiem diviem, un tad man ir trakāk. Varbūt man vienkārši tiešām reāli ir trakāk. Bet tas mīms tāds ir, jā, un it kā, cik esmu novērojis, es liektos vairāk piekrist tam, ka tas tā ir, jā. Bet es arī beidzu ārstēties. Es jūtu, ka es esmu slims, es neko nemainu dzīvē. Un izvesaļojos. Tējiņas vienīgi, ne? Kas? Tējiņas. Bet arī... Man 2 reizes gadā uznāk tā kā saslimšana, es iet pēc scenārija pilnīgi vienādi. Un tas, ko es kādreiz darīju, es neko nedarīju tieši tā. Es vienkārši izslimoju. Es uz nedēļu esmu izslēgts vispār. Es nevaru iet uz darbu, neko... Tagad, kad sieva ir, vai tev ir jālieto šitās zāles, tev ir jādzer tas, tev ir tas, es domāju, ok, labi, es to daru, precīzi tas pats. Nekas nemainās. Jā, nav īsti, man ir kaut kāda... Bet mēs jums neiesakam ārstēties, bet mēs esam duraki. Jā. Bet, ja es esmu bišķi slim, tā kā, ja es jūtu
pirmā diena ir, principā šodien man vajadzēja, bet man laika nebija. Es uzreiz skrienu uz pirti un sēžu, lai visi izsvīst ārā vēlāk, gan vairs nevar, bet tā principā es neko nedaru. Es vienkārši gaidu, kad beigsies. Bet es arī pateikšu, ka ir pareizi neko nedarīt, jo visi ārsti saka, ka vai tas ir covid vai ir vīrus, ja jums ir temperatūra, ir ļoti nepareizi uzreiz dzert to paracetamolu kaut ko. Jā, jo temperatūra ir tas, kā organisms cīnās. Jā, un ja jums nav 39, nu, tad vienkārši turaties, vienkārši vajag šķidrumus un gulēt. Un tā kā tiešām... Bet jā, šķidrumus gan vajag dzert, jā, jo tu visu laiku svīsti. Bet šķidrumu gulēt. Es tieši domāju, man tā tad sanāk, 10 gadu laikā man ir 2 reizes bijusi temperatūra. Man tāds, vai es mirstu lēni gari, jo man ķermenis norāja vīrusu, un viņš tāds, nē. Mēs pat neko nedarām. Resursus tērēt. Jums nav tā, man šito uzturēt. Es vispār visiem apkārt dzirdu, man arī tā ir, kā pēc Covid-a, pēc 2020. gada, es ļoti bieži slimoju. Jums nav tā? Nē. Es negribu to publiski teikt, bet jā, man arī pamanīs, ka man ir daudz švakāk palicis pēc... Man ļoti daudz paziņas saka, ka jā, tur kā... Es tikai, kad sīkais iet uz dārzi, viņš savāc visādas tur fīgņu vīrus atnāk. Tēti... Ierāja 3 dienas vēlāk, man kaut kas ir, bet... Paskaties, tu slimoji, tas nozīmē, pagājušajā gadā tev tūra beidzās, bija filmēšana, tu biji slims, tas bija novembris, jā? Jā, bet arī es pēc tam, es atkal tā diena tieši, ka bija filmēšana, man bija vistrākāk, bet nevarēja redzēt, un nākamajā dienā es jau jūtos labi. Tev vispār nevar redzēt, jo es tā kā, montējam manu izrādi, tur tik slikti. Es tev jau teicu, ka tik slikti un tik var redzēt. Man pat bija pirmā doma bija, kad mēs pirmo to montāžu, kur vēl jau daudz jāpēstrādā, mēs uztaisījām. Un man pirmā doma bija legit, šito mēs nekur nelaidīsim. Es vienkārši to nerādīšu, jo ticiet vai ne, bet filmēšana ir sliktākā, 2 izrādes filmēšana, tas ir sliktākās no visas tās tūres. Un tagad mēs tur ar Magic Tricks, ar montāžu un to mēs izdarījām. Es godīgs, laugh tracks no Seinfeld. Nē, nav nekāda. Īstenībā es biju pārsteigts, ka mans čoms man 2 reizes piedāvāja laugh track, un es tā kā, tu taču zini, man es nekad to nedarītu. Un viņš arī, protams, viņš teica... Zinu, ko es šeit varu diskutēt tevim citādāk. Tu kaut kā teici, ka tu tā kā editoji pagājušo savu solo, un tu tāds, bet pagaidi. Vienā neierakstījās smiekli normāli. Call it bullshit. Un viņš tāds, es varētu paņemt no citas savas izrādes. Man arī zina, ko man katrā izrādē neierakstās smiekli. Kaut kas notiek. Un tad pa visu izrādi ir viens smiekli, un tu copy-paste no viņam katru pašlaiku. Pirmkārt, tur ir tomēr logika, vai ne? Ja neierakstās smiekli, un man tā bija problēma, jo tur sačakrēja tas skaņotais, un es zinu, ka smiekli bija. Un es to neesmu izdarījis, dāmas un kungi, bet... Jo tur mēs pēc tam izglābam citā veidā, tur viens treks ierakstīja tomēr. Un arī, pirmkārt, neieraksta, bet es zinu, kā bija. Pirmais ļoti svarīga lieta. Un otrā lieta, arī smieklis no manējas uzstāšanas. Zinu, ka ne no cita cilvēka uzstāšanas, no manējas. Bet šeit neko neesam pielikuši. Bet tur ir gabali, kur nav tik daudz tiesmiekļu. Es rītīgi gribu izlaist, es gan jāuzprasa, vai vēl ir saglabājies visi oriģinālie faili no izrādes, bet vienā no izrādēm bija viens čalis, kas sēdēja rītīgi tuvu mikrofonam un rītīgi skaļi rēca. Un mēs skatījāmies to izrādi tikai mans mikrofons, un viņi ir tik rēcīgi. Jo burtiski viens čalis rītīgi skaļi rēcis laika. Es tur braucu ar autobusu. Tā kā tā varēja rēkt. Jā. Tur izlaist kaut kādu special edition vai kaut kādu es gribētu, ja būs jāuztais, kad nākamajai tūrē būs trailer, bet tikai tas viens čalis. Super. Tas labs, tas īstenībā. Jā, bet tāpēc, es atceros, tu biji slims, bet, ja salīdzinot vienkārši, kā tu turies tur uz skatuves un kā bet man no stresa burtiski vispār zud, izņemot, es izvilku pirmo izrādi, es gan izdarīju to, ko, tā kā man aptiekāri pasaka, 15 minūtes pirms sapūt degunā un tādēļ, un man tāds, jā, un Edgars saka, ko, un tagad es... Fiks saspiež, un pirmās 15 minūtes man tēk burtiski, man tāds labāk ar Rīgu. Un es mēģi visu laiku. Izskatās, ka tu kaut ko citu darīji pirms. Burtiski. Viens čals no priekšējās rīcušā, pēc tam varam sapūst. Man tāds, ko tu dari? Un, un otrā izrāde, viss bija labi, bet toties pēdējās.
20 minūtes es jūtu, ka nāk. Un es stāvu, un man bija sviedri. Man bija tik slāpja roka, kad es redzēju, kā mikrofons mitrs paliek. Bet darbs tā nevarēja nolasīt. Bet man tieši otrādi, es izskatos ļoti mierīgs tur, ka esmu ļoti pārliecināts un mierīgs. Tas ir tikai tāpēc, ka es nevaru tā kā savā ritmā runāt. Un tur ir ļoti daudz momenti, kur mēs izgriezam, kur es klepoju vienkārši teikuma vidū vai... nevar redzēt, bet es zinu, ka man tā kā elpa trūks un pazūd. Un es pabeidzu teikumu tikai, lai izelpo, zinu, kaut kā tā. Kruči, tas ir ļoti švaki. Un to nevar redzēt, bet es to zinu. Zinu, ka šeit es cīnos. Zinu, tikai es cīnos. Es saku, es zinu, ka... Bet tev vajadzēja, es jau saku, tev vajadzēja maz vienu joku pateikt to, ka slims esi. Varbūt. Jo bija smieklīgi, ka tu runā tādu... Lūdzu, piedodiet. Jā. Bet man abās izrādēs es pateicu, ka vienā brīdī, kad esmu slims, un mēs diskutējam ar montētāju, vai vajag to atstāt. Un viņš man pierunāja, ka ne. Izrādē, jā, viņš man pierunāja. Es arī teicu, ka ne. Jā, tomēr. Jā. Tas, kā tu to izdarīji, nebija labi. Tu varēji, ietvert to kaut kādā jokā, un tad... Jā, mēs arī paslēpam. Vienkārši tas izskatās, ka es esmu ļoti mierīgs. Izskatās, kā jā, bet... Cik ilgi mēs jau ierakstām? Mēs jau ierakstām, es varu precīzi pateikt. Iekšējā sajūta kaut kāda 2 stundas. 42 minūtes. Jā, vēl. Viņiem vēl, ko jūs gribat vēl? Kas ir? Jūs nepie... šodien pirmo reizi, vai ne, Kalvins liekas garīgais. Jā, es pareizi esmu tāds salstariņš vienkārši. Izstāstīšu, ātri izstāstīšu šodien, kas notika. Nav jāsteidzas. Saistībā ar slimībām. Es šodien aizgāju uz pirmo slimnīcu, jo man vajadzēja pie mugurārsta. Līdz otrajai netiki? Jā. Bēm, mums tomēr labi ir, ka man mikrofonu vada nebija. Jā. Pie mugura ārsta, un es pierakstīju speciāli par naudu, jo es zinu, ka jāgaida ļoti ilgi, un es tikai zinu, jā, tas būs tā kā 50 eiro, tas nav maz, vai ne, bet tas tā kā ok. Un es jūtos joprojām bišķiņ pagīrains, jo bija tas pasākums, jo vakar it kā bija pagīries, bet šodien vēl ir, nezinu. Tas normāli, tev ir 40, tev jābūt vēl ilgāk nekā man tagad tev ir 2 dienas. Jā. Man paģira nav, bet es jūtu bezmiegu. Tas īstenībā, ko esmu pamanījis šajā vecumā, es nejūtu, man nav tā kā pēc alkohola sūdīgi, bet es jūtu bezmiegu, ka es neesmu gulējis un sūdīgi jūtos nākamajā dienā, jo vienkārši visu laiku tāds, nekāds. Jā. Bet tā fiziski es jūtos ļoti labi. Jā, man ne, un es arī slikti un maz gulēju, un es pamodos, lai brauktu no rīta. No rīta vajadzēja uz to slimnīcu, un es tā kā, varbūt atcelt. Vienkārši nebraukt. Un man tajā brīdī atnāk ēpasts, ko agrāk nebija no pirmās slimnīcas, agrāk tā nebija. Un ēpastā bija rakstīts, esi normāls cilvēks, atbrauc. Jo katru gadu ir 35,000 cilvēku, kuri neatnāk vienkārši pie ārsta. Ir pierakstījuši, un es saku, 35,000, tas ir dahu, jā. Un viņi tā kā neesi loks, neesi viens. Tas ir vismaz 2 dienā. Būtu labi, ja šīs būtu tāds agresīvs ēpasts. Loksais, tu pierakstījies, davai atbild par saviem vārdiem. Un guzēji, bet tas ir linkums. 2 dienas, tas ir daudz vairāk nekā 2 dienas. 35,000. Jā. Es arī bremzēšanu. Un es tā kā, jābrauc, un es braucu, un man jau ir slikti. Šodien? Jā, šodien no rīta. Un es svīdu sabiedriski, un es atnāku, un tur, pilns, un, ar cilvēkiem, un visi klepo tur. Kaut kādi bērni. Es tā kā, kāpēc es atbraucu? Veselība. Sēžu starp 2 fucking. Jā. Covid. Un I'm spreading it. Es samaksāju. Un viņi saka, jā, tu pagrabā, ej uz pagraba, tu tev pieņems. Un es aizēju uz turieni, un tur pie tās durvīm, kur man jāiet, tur ir 12 cilvēki. Vienkārši kaut kāds meitnes ar uzkačātām lūpām, vīrieši. Es tā kā, kas notiek? Es saku, visi uz šeit, es tā kā, jā. Iedomājos meiteni, kurai sēž pa kaut uz lūpām, uzkačātas lūpas. Jā. Jā. No. Un es saku, visi uz šeit, es saku, jā. Es saku, man ir pieraksts pēc 5 minūtēm, man jābūt. Viņa teica, nē, rindas kārtā, un tu esi pēdējais. Es tā kā, tas nozīmē, ka man būs jāgaida 2 stundas. Viņa pasmēs, pateica, vismaz. Un es tā kā, fuck that. Es pilnīgi nikns, visi klepo, man hujova. Es eju atkal nemu numuriņu, eju strīdēties. Tev bija jābūt konkrētā laikā? Jā. Un viņi 12 cilvēki vienkārši stāv tur. Un es sāku strīdēties, es pateicu, zini, ko esmu samaksājis naudu. Un par ko? Jūs zināt, kas es esmu? Jā. Komiķis, bļē.
Un es biju jau pārliecināts, ka viņi pateiks man, ka nē, tu vienkārši gaidi 2 stundas un viss. Un viņi tā kā jā, viņi piezvanīja tam ārstam un teica, vai jūs varat ielaist Guzenko agrāk. Viņš teica, jā, ejiet, nākamais būsiet jūs. Es aizgāju. Gaidu tur, kādas 10 minūtes, iznāca cilvēks, viņš saka, nākamais ienāk, un tā kā ne es. Un man nepatīk tā uzvesties, bet es uzvedos kā krievu tante tirgu, bet, tas bija svarīgi. Un es atveru durvis, izskrēju un teicu, es atvainojos, bet viņš nav Guzenko, man teica, ka nākamais būs Guzenko, un viņi visi man ienīsties, meitnes un visi. Un viņš tā kā, jā, es saku, teiciet, ka Guzenko būs nākamais, viņš tā kā, labi, pēc šitā. Es tā kā, fuck. Labi, vismaz pēc šitā es aizgāju, un viņi visi bija tik nelaimīgi, ka viņi man... Un tas Žeks vienkārši pateica par 50 eiro, ka esmu resns. Viņš teica, ka tu esi resns, nomet svaru. Es tev pat vecāru būtu to pateicis. Jā, bet labi, tur nopietnākā saruna bija, protams, mēs tur vienu lietu izdarījām. Jā, tomēr nebija, tā kā pilnīgi bezjēdzīgi iet, bet, karoči, kas notiek? Jā. Skaties YouTube, ko tu stāstīji? Jauns šovs, kurā komiķi dalīsies ar stāstiem, un pārējie komiķi minēs, kuram šis stāsts pieder. Mani sauc Kalvs Trauska. Paldies, ka klausījāties Sivēnus. Došu vārdu savam kolēģiem Jānim un Aleksandram. Šovakar laikziņās. Ārā ir apmācies laiks, temperatūra būs -1 līdz +1 Rīgas reģionā. Paldies! Sargājiet sevi un savus tuvējos. Visiem bučiņas. Čau! Un, ja tu atrod manu bankas karti, man uzraksti man kaut kur, lūdzu.